Zinātnieku nāve. Poppy Playtime nebija vienkārša nelaime. Viss tika rūpīgi izplānots jau no paša sākuma. Katra no šausminošajām zinātnieku darbībām pamazām uzrakstīja, kā viņi mirs. Tāpēc apskatīsim, kā notika katra no Poppy Playtime zinātnieku beigām. Lai būtu skaidrāk, atmetīsim populārāko ideju. Tikai daži no viņiem kļuva par traku monstru upuriem. Lielākā daļa piekrīt, ka uzbrukumi notika, jo eksperimenti izgāja no kontroles un rīkojās instinktīvi. Bet puiši, atcerēsimies, ka tie nav tikai vienkārši zvēri. Patiesībā tās ir cilvēku apziņas eksperimenti, spēj just, domāt un atcerēties. Un tāpat kā viņi izjuta simpātijas pret dažiem cilvēkiem, viņi izjuta arī lielu naidu un aizvainojumu pret citiem. Bet nav jau tā, ka viņi būtu muļķi draugi. Eksperimenti arī spēja atcerēties katra zinātnieka vārdus un darbības, ko tie ar viņiem izdarīja. Ja Playtime Company par to būtu domājusi, vai viņi būtu izskalojuši smadzenes vai veikuši hipnozi, lai visu aizmirstu. Ņemot to vērā, jautāju jums, vai jūs joprojām domājat, ka tas viss bija tikai vienkāršs incidents? Vai arī patiesībā tas viss tika ieplānots un aiz tā visa stāvēja kāds ģēnijs, prototips? Bet esiet mierīgi, jo trakais tikai sākas. Pēc ilga pētīšanas laika prototips saprata, ka brīvību iegūs tikai apvienojoties ar citiem eksperimentiem. Pateicoties uzzinātajam par Playtime Co., viņš saprata, kā atbrīvoties no visiem zinātniekiem. Viņš pieņēma lēmumu vienā no bēgšanas mēģinājumiem, spēja sazināties un pārliecināt citus, eksperimentus, cīnīties par taisnīgumu un brīvību pat visbriesmīgākajā veidā. Viņš bija tas, kurš dalījās ar eksperimentiem idejās, ka viņiem ir iespēja pārņemt kontroli un tādējādi pārtraukt ciest zinātnieku rokās. Šeit notika arī slavenā Teodora Zēna Catnap ķermenī nāve. Tas viss kā daļa no lielā plāna. Plānu var izsecināt, analizējot katra zinātnieka nāvi. Sāksim ar Prestona nāves apskatu viņa dzīves laikā. Viņš nebija galvenais ļaundaris vai tas, kas deva galīgos rīkojumus, bet acīm redzamu iemeslu dēļ viņš arī nebija tik nevainīgs. Viņš bija daļa no personāla un visiem šiem šausmu notikumiem. Atšķirība bija, ka dažos gadījumos viņš izrādīja empātiju, runājot ar eksperimentiem kā ar nabaga bāreņiem un izjutis līdzjūtību. Viņš nebija tipiskais ļaundaris, kas viņus uzskatīja tikai par preci. Ja atceramies viņa stāstu, viņš bija apjucis, sākot strādāt Playtime Company. Es vēl joprojām nesaprotu, kāpēc mani pieņēma darbā, biologu kādā kompānijā. Un, iepazīstot rūpnīcas patiesos nodomus, viņš darīja visu, kas bija viņa spēkos, lai mēģinātu atklāt visu patiesību. Viņš izvairījās sveicināt bāreņus, jo zināja, kas viņus sagaida, un tas, iespējams, viņu pazudināja. Neskatoties uz to, ka viņš zināja visu, viņam nekad nepietika drosmes apturēt visus šos pārkāpumus. Taču patiesība ir tāda, ka viņam pietrūka drosmes ziņot par visiem šiem pārkāpumiem. Viņš gaidīja līdz pēdējiem brīdim. Bet kaut kas ļoti svarīgs, kā prototips pret viņu izturas, viņš viņu nesakauj un nesasmalcina uzreiz. Šķiet, ka prototipam viņš pat iepatikās, lai saņemtu vienu no vissmagākajiem sodiem. Eksperimentēt ar viņu un pārvērst viņu par kaudzi ekspertu gabalu. Tāpēc viņa beigas nav ātra nāve. Prototips parūpējās par to, lai viņu pārvērstu un liktu izciest visu to nežēlību, kurā viņš pats bija piedalījies. Neskatoties uz to, ka viņam bija viss, lai pilnībā iznīcinātu Playtime Co., viņš tika gandrīz piespiests savā ādā izdzīvot Playtime Company šausmas. Viņa lielākais sods nebija nāve, bet gan tas, ka viņš nekad nevarēja aizbēgt no tā, ko pats bija pieļāvis. Sleznā Grēsija Grīna, pasaulē nežēlīgākā prāta skalošanas speciāliste,
Grēsija nesmērēja rokas ar mašīnām. Viņa bija atbildīga par bāreņu sagatavošanu. Viņa rādīja viņiem video, lai pārliecinātu pieņemt jauno identitāti kā rotaļlietām. Viss nežēlīgākais bija tas, ka ja kāds pretojās, tieši viņa pavēlēja viņus nosūtīt uz slikto rotaļlietu kasti, kur viņi beigās tika sasmalcināti. Kad pienāca prieka brīdis, viņa mēģināja paslēpties, bet viņu atrada un pakļāva smaidošās radības un Baba Chops. Baba bija viens. Mēs tevi nesāpināsim, Grēsijas kundze. Mums ir kaut kas ļoti īpašs priekš tevis. Bet viņi viņu nenogalināja, jo nāve bija pārāk vienkārša kādam tik nežēlīgam kā viņa. Prototips nolēma viņu pārvērst par dzīvu izmēģinājuma subjektu, Liliju, pakļaujot to tai pašai prāta skalošanai, ko viņa lika citiem. Viņas ciešanas bija smagas. Viņa izturēja 122 dienas kondicionēšanu, vairāk nekā jebkurš cits, un visilgāk pretojās, līdz salūza. Viņa zaudēja prātu, izveidoja sadrumstalotas identitātes un apsēdās ar iepriekšējo ķermeni. Viņu psiholoģiski spīdzināja prototips, un beigās viņa vienkārši nomira player rokās. Tomas Clarks, ņemot vērā, ka Tomas apzināti piedalījās visos Playtime Company projektos, protams, bija pelnījis visu to eksperimentu naidu, kas tika veikti ar bāreņiem. Pieņemot kļūt par eksperimentu, viņš pats parakstīja savu spriedumu. Viņš domāja, ka pārējie viņu sagaidīs ar siltu apskāvienu. Brāli, tu viņiem gandrīz izpostīji dzīvi. Patiesībā viņiem pat nebija jāplāno viņa nāve. Eksperimenti paši lika viņam samaksāt par visu, ko viņi bija pārdzīvojuši. Tāpēc, kad viņš kļuva par Braun un tika ieslodzīts kopā ar citiem, visi viņu apēda un saplosīja. Atcerēsimies, ka pārējie zināja, ka viņš nav bārenis, bet gan Playtime Company darbinieks. Tāpēc viņi atriebās visšausmīgākajā un mežonīgākajā veidā. Nevaru saprast, ko zinātnieki domāja, saliekot Braunu kopā ar citiem bāreņiem. Draugs, tas ir ļoti muļķīgi. Tomasa nāve bija ātra, bet ļoti brutāla. Viņu lika ciest dzīvē, līdz viņš nomira ļoti atklātā un skarbā veidā. Un kā ar šīs stāsta raganu Jessiku Newmanu? Viņa nebija tikai vēl viena seja dokumentos. Es varētu zvērēt, ka viņa bija viena no apzinīgākajām cilvēkiem rūpnīcā. Un, protams, viņa bija informēta par visu, kas notika, un tomēr viņa nolēma būt daļa no projekta. Jessica uzauga Playcare, kur vēlāk strādāja kā zinātniece un bija komandā, kas radīja un pārprogrammēja dzīvos eksperimentus Playtime Company. Viņa piedalījās lielo ķermeņu iniciatīvā, palīdzot pārvērst cilvēkus dzīvos rotaļlietās. Tāpat kā Katnaps un pat Tomas Clarks. Viņa spīdzināja šos mazulīšus. Mēs visi domātu, ka kāds, kurš ir piedzīvojis un pārdzīvojis visas šīs līdzīgās lietas, būtu vismaz nedaudz empātiskāks, vai ne? Taču Jessikas gadījumā tā nebija. Draugi, viņa turpināja uzvesties kā bezsirdīga zvērs. Viņai nebija pat kripatiņas empātijas. Pat pats prototips atzīst, ka viņa pret viņa nebija nemaz laipna. Mēs nekad nebijām īpaši laipni. Kas tu esi, dakteri Newman? Vismaz tā, kā to darīja Prestons. Un, protams, to vienmēr ņēma vērā visi eksperimenti. Tāpēc Mammi Longlegs mēģināja viņai uzbrukt intervijas laikā. Sliktākais visā šajā ir tas, ka viņa vienmēr mēģināja attaisnoties un vainot citus. Viņa pat centās pārliecināt prototipu, ka vainīgs ir tikai Leifs Pjērs. Jessica nesaņem tādu pašu sodu kā parasts darbinieks. Viņa tiek konfrontēta un iznīcināta,
pašas prototipa priekšā, aci pret aci. Ne jau jebkurš eksperiments ar viņa tika galā. Ar to mums kļūst diezgan skaidrs, ka Jessica bija ļoti iesaistīta prototipa pārvērtībās. Pēc visa tā naida, ar kādu viņš runā par viņu. Tāpat kā prototips vēlējās atriepties dažiem, arī citi samaksāja par savu rīcību pašu biedru rokās. Kā tas notika ar Hārliju Sojeru, ir svarīgi pieminēt viņa nāvi, jo šis puisis bija viens no nežēlīgākajiem. Jau bērnībā viņš bija atbildīgs par daudziem eksperimentiem, arī ar katnapi, jarnabiju un DOE. Viņš nevienam neizrādīja līdzjūtību un pat spīdzināja prototipu, lai iegūtu informāciju. Viņa nāve nebija ātra, viņu sodīja paši kolēģi un iznīcināja pats prototips. Tāpēc mēs varam droši teikt, ka viņa sods bija diezgan taisnīgs, ņemot vērā, ka viņš bija briesmīgs cilvēks. Jo, iestrēgt datorā nav nekas patīkams, un vēl jo vairāk, ja pat nepamanīja, kad tevi tur ievietoja. Vai ne tā, draugi? Hārlijs Sojers tika pārvērsts par datoru pret savu gribu, jo viņš pat nepamanīja, ka tas viss notika. Viņš vienkārši pamodās un jau bija tur. Lai gan padomāsim, visticamāk nākotnē Hārlijs Sojers atkal nomirs. 5. nodaļas beigās redzējām, ka viņš šķiet izveidoja sava dublējuma kopiju. Turpinām ar Bruno Vaitu un 4. zinātnieku. Šie divi strādāja komandā kopā ar Hārliju Sojeru, daloties ar tām pašām idejām. Bruno bija izcils prāts, gandrīz Hārlija līmenī, bet tomēr otrais. Viņš vadīja tādus eksperimentus kā Bonesaw Bunny, bet kad Sojers kļuva par eksperimentu, Bruno ieņēma viņa vietu, un patiesībā tieši viņš pārvērta Sojeru par mašīnu, kas bija viens no viņa lielākajiem sasniegumiem. Tāpēc viņš iemantoja ārsta Sojera naidu un tika nežēlīgi nogalināts prieka stundā no visu rotaļlietu rokām. Savukārt tā sauktais zinātnieks numur 4 pakļāvās šo divu pavēlēm. Viņš piedalījās gandrīz visos eksperimentos, ko radīja doktors Sojers, tostarp Hagi-Vagi un pat pats prototips, jo viņam bija diezgan daudz zināšana par to. Viņa nāve notika prieka stundā, un visticamāk viņa nogalināja pats Hagi-Vagi. Prieka stunda patiesībā prasīja lielāko daļu zinātnieku dzīvību. Iespējams, katrs eksperiments atriebās saviem norīkotajiem zinātniekiem, tāpat kā ar 3. zinātnieka nāvi. Klarisas zinātnieki Karmīne Makeiba un zinātnieki 1 un 2, taču ir tikai viens, kurš neparādās nekur, un es domāju Leifu Pierru. Viņš bija Playtime kompaniju vadītājs un eksperimentu nežēlīgais, augstprātīgais prāts. Viņš bija atbildīgs par lielo ķermeņa projektu un bija informēts par visu, kas notika rūpnīcā. Viņš bija tas, kuram piederēja īstā vara. Bet te ir pats dīvainākais. Leifa vārds neparādās slaktiņos vai slepkavībās, un mēs neredzam, ka viņš ciestu. Tāpat kā pārējie zinātnieki, arī Leifs nekad netiek konfrontēts aci pret aci ar nevienu no eksperimentiem, pat ne ar pašu prototipu. Viņa balss dzirdama vecās lentēs, kurās viņš brīdina par rūpnīcas drošību, izsmej iebrucējus vai attaisno neveiksmīgus eksperimentus. Viņa attieksme sākumā bija augstprātīga un agresīva, bez empātijas pret darbiniekiem un eksperimentiem, it kā tie neko nenozīmētu. Un ja atceramies, viņš izdzīvoja galvenajā rūpnīcas katastrofā, prieka stundā. Citi vienkārši nomira vai tika uzbrukti no prototipa puses, bet mēs neredzējām, kā viņš saskaras ar savas rīcības sekām. Es neticu, ka prototips aizmirstu par savu esamību, zinot, ka bija galvenā sastāvdaļa. Tātad, pēc visa, ko mēs zinām, tagad mums ir pilnīgi skaidrs, ka prototips nevienkārši nogalina bezjēdzīgi, vai arī tāpēc, ka viņam būtu izsalkums. Viņš izvērtē
atceras un rīkojas, kad uzskata par pareizu. Ja Leifs Pjērs vēl nav saņēmis spriedumu, viņš nākotnē nevarēs parādīties. Jāredz, kā viņš samaksā par visu. Ar video ieraksti audio lentēm un piezīmēm viņi cenšas mums to parādīt. Tie nebija tikai vienkārši briesmoņu negadījumi, kuri nezina, ko dara. Bet tagad lielākais jautājums ir, kas notiks ar playeru beigās, ja players arī bija darbinieks? Vai viņš ir nākamais? Pašlaik mēs to nezinām, bet pirms mēs aizejam, man jums ir nelielas pārdomas. Vai tad, bro, tas ir tā, it kā tu būtu radījis homunkulu un beigās tas tevi nogalina, kas pie velna? Tātad, draugi, tas šodienai viss. Atstājiet komentāros savu viedokli un tiekamies nākamreiz!